Godātie kolēģi, jau pēc 2 mēnešiem, 1. aprīlī, Latvijā būs atvērts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām. Tas noslēgs mūsu valsts elektroenerģijas tirgus liberalizācijas procesu. Notikumi gan pagājušā gada beigās, gan šobrīd rit strauji. Pirms dažām dienām ministru kabinetā apstiprināja saistošos noteikumus par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu brīvā tirgus apstākļos, kuri precīzi definē spēles noteikumus katram tirgotājam. Arī mēs, Latvenergo, kā viens no tirgotājiem jaunai sadarbībā ar mājsaimniecībām, gatavojamies ilgu laiku un saprotams, ka esam domājuši par tirgus piedāvājumiem ne tikai komersantiem, bet arī mājsaimniecībām. Tuvojoties tirgus atvēršanās brīdim, klienti no mums gaida vispārīgu informāciju par darbību un rīcību un nenoliedzami arī individuālu piedāvājumu. Varu teikt, ka vistuvākajā laikā katrs to arī saņems pa pastu vai e-pastu. Lai ik viens varētu sekmīgāk izdarīt savu izvēli, nepieciešams nevilcinoties sākt saziņu un savstarpēju komunikāciju. Mēs, Latvenergo darbinieki, jaunajā tirgus situācijā kļūsim par ceļvežiem, lai saviem ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām sniegtu pamatzināšanas un informāciju, kas ļaus labāk orientēties un izprast veicamās darbības. Tāpēc aicinu koncerna darbiniekus 27. janvārī Latvenergo Leportā skatīties tiešraidi no preses konferences medijiem 12. un speciālu informatīvu semināru darbiniekiem 14.30.